Sveicināti! Šodien izrunāsim par tādu tēmu kā VPC, Virtual Private Cloud. Tas ir viens no AWS servisiem, kuru mēs izmantojam, lai menedžētu savus tīklus, mākoņu infrastruktūru. Tad ar VPC jūs varat loģiski izolēt jūsu tīklus savā starpā un darboties ar tiem. Piemēram, jums ir developments izstrādes vide, testa izstrādes vide, varbūt jums vispār ir dažādi projekti. Būtu loģiski, ja viņi katrs no tiem dzīvotu savā tīklā. Plus, ja jūs gribat, jūs varat savienot jūsu mākoņu risinājumu ar jūsu privāto datacentru un darboties tā. Rekur tipiska ikona priekš VPC, ja jūs strādājat ar kaut kādu Dravio vai citu rīko, lai attēlotu šo infrastruktūras elementu, tad jūs varat izmantot šo ikonu. Apakštīkli. Iekš katra VPC mums var būt vairāki apakštīkli, un tie apakštīkli plus, kā bonus, var atrasties katrs savā ability zonu. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs, lai paaugstinātu jūsu infrastruktūras, mākoņu risinājumu infrastruktūras drošumu, lai jūs nepazaudētu kaut kādus svarīgus savienojumus, lai pēkšņi kaut kāds savienojums nepazustu, ja, piemēram, datu centrs, kur tiek jūsu resursi izvietoti, palika nepieejams dažādu apstākļu dēļ. Un parasti šos subnetus jūs izmantojat, lai savienotu savā starpā instances, konteinerus, datu bāzes un pārējās lietas, kuras jums dzīvojas jūsu cloud infrastruktūrā. Šeit mēs redzam tipisko piemēru, kad mums ir VPC, Virtual Private Cloud. Viņam ir 2 availability zonas, pat 3, un pirmajos 2 dzīvo mūsu subneti, 3 nav, un viņi visi atrodas kaut kāda reģiona. Un pieejamības zonas, jeb availability zonas, tas ir vienkārši neatkarīgi datu centri, kur dublē mūsu resursus. Mēs to varētu arī uzzīmēt sekojuši. Rekur mums ir viens datu centrs, kurš uztur mūsu tīklus vai serverus bez starpības, jo serverim arī var būt dublēšana. Vai šīs ir otrais datu centrs, kurš notiek tas pats. Ja mēs tā kā apskatām šo visu iekš AWS, tad mēs varam, no šeit definēšana ir, mēs varam dabūt šādus reģionus. Piemēram, mums ir reģions EU Central, un priekš viņa eksistē veselas 3 pieejamības zonas, kur jūs varat izvietot savus tīklus. Sanāk, viena tīkla kopijas atradīsies šajos tīklos, kuri šeit ir pieejami. Un, kā jūs redzat, no šī piemēra mums ir Frankfurt, Europe, un viņam ir, piemēram, šīs zonas. EU Central 1A, 1B, 1C. Šeit ir viņa zona ID. To pašu mēs varam apskatīt ASV reģiona, US East 1, kuru, piemēram, vairākas tas availability zonas ir. Un mēs jau vairāk kārt varam vienu un to pašu tīklu izvietot dažādos reģionus. Un pa lielam mēs dabūjam sekojušu struktūru. Mums ir reģions, viņa ir tīkls dzīvo savā availability zonu, tur atrodas mūsu instances, piemēram, mūsu serveri, un mums ir otra availability zona, kur dzīvo arī savas subnets un savi instances. Un tad sanāk savā starpā, mēs viņus varam apvienot, izmantojot available IP range un iekopēt, piemēram, kaut kādus datus no viena datu centra uz otru. Vai nu vienkārši dublējot vispārību šo visu infrastruktūru, tādējādi panākot lielāku pieejamību. Kā redzam, piemērs vēl viens ar subnetiem. Mums te ir katram resursam, kuru vajag pieslēgties tīklam. Mēs varam pievienot arī subnetu. Dotajā, piemēram, mums ir EC2 instance. Viņi ir privātā IP adrese, privātais DNS name, viņas tips. Un redzam, ka viņi ir pieslēgti pie konkrēta virtuālā tīkla VPC, kuram arī ir savs subnets. Rekur VPC. Un, ja mēs apskatīsim vairāk to subneta detaļas, tad redzēsim, ka subnetam ir viņa ID, viņš pieder konkrētam VPC, Virtual Private Cloudam, un viņam ir maska. Kā jūs redzat, šīm subtīklam ir maska CIDR notācija, kura nosaka, cik lielas šīs subtīklas mums būs.
Kādas ir limitēšanas iekš VPC? Iekš viena reģiona jūs varat izveidot 5 VPC. Katrs no tiem var sastāvēt ap 200 subtīkliem per VPC. Sanāk, viena tāda jūs varat dabūt 200 subtīklus. Un vēl papildus visādi daždi labumi, bet galvenais, ko jāpiemina, ka minimālais VPC izmērs, ko jūs varat izveidot, to jāatceras, būtu labi atcerēties, ir ar masku 28, jeb 16 IP adreses. Tas ir ierobežojums no paša AWS, lai jūs neveidotu pārāk mazus IP segmentus. Tas pats skar arī vislielāko VPC segmentu. Viņš ir vienās ar 16. Tas sanāk viena VPC segmentā, ko jūs varat veidot, tas būs 65536 IP adreses iekš viena VPC. To arī jāatceras, jo citādāk var rasties problēmas ar VPC veidošanu.